Šodien parunāsim par gadsimta populārāko tēmu - attiecības. Modernās sievietes ir ielikuši tādā kā apzinātības kastē, kurā ir konkrēti izstāstīti punkti, kādai tai sievietei ir jābūt. Kas viss ir pilnīgs bullshits. Kā ir jāizskatās attiecībām? Tas bija tas posts, ko es rakstīju, kad sievietes dzīvo pēc kaut kādas schēmas, un šī schēma iznīcina ne tikai attiecības, bet viņa iznīcina arī sievieti pa faktu. Kā sievietei ir jārunā, kā viņai ir jārēģē, kad sieviete ir atbildīga par vīrieša izaugsmi. Sieviete un vēlreiz tikai un vienīgi sieviete. Ir pie visa vainīga, atbildīga. Sauciet, kā gribat. Kaut gan patiesībā ir tā, ka sieviete tik tiešām ir enerģijas avots ļoti liels gan vīrietim, gan sev, gan pasaulē, gan bērniem. Vēl joprojām sievietes kaunās, kad viņām menšais, viņas čuks, nedod Dievs, tur kāds asinsstraips būs redzams un tā tālāk, tāpēc, ka to ieviesa tāpēc, lai mazinātu to sievietes vispār spēku un sen atpakaļ visas viedās sievietes zināja savus ciklus, mēnesi, kalendāru daudz dziļāk, bet mūsdienās sievietes praktiski par to nezin, par to praktiski neviens nerunā, bet toties mūsdienās runā par to, kā iemācīties manipulēt ar vīriešiem, lai viņš dāvinātu dāvanas, kā tur iemācīties noteikt savas robežas, kā iemācīties sev mīlēt, blā, 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 blā. Kas viss principā fundamentāli īsti nestrādā, tāpēc, ka tā nav patiesība. Tā nav patiesība, jo kamēr jūs ar kādu manipulējat, tikmēr tā ir vienkārši spēle. Jūs vienkārši uztaidat kaut kādu ilūziju, un jums visu laiku ir jātur kontrole. Tad, kad sieviete visu laiku tur kontroli, viņa fundamentā vienkārši izgaist. Un tad viņas iemācās manipulēt, ja? Un tālāk viņas jau jūg prātā no tā, ka viņas nevar to izturēt, bet viņas nesaprot, kas ar viņām notiek. Tālāk viņas skrien uz nākošajiem kursiem meklēt vieglumu sevī, lai atgūtu to sievišķību, jutekliskumu. Un tā tas aplis vienkārši nebeidzās. Tad partners kļūst tas sliktais, kurš viņai neļauj to izjust un to darīt un tā tālāk. Un tā mēs nonākam pie tā, kad ir nenormāli daudz šķiršanās. Es tagad neesmu ne par, ne pret šķiršanos, tāpēc, kad noteikti ir laulības, vai attiecības, kurās no tā var izbēgt, to var atrisināt korekti. Un noteikti ir tur, kur cilvēks iespējams domā, ka tur noteikti var kaut ko izdarīt, tur točni neko nevar izdarīt. Tāpēc vai nu tur abi iet, kā teikt, skalot savu galvu un skatīties uz realitāti, kurā mēs dzīvojam, vai nu ceļi šķirās. Šī tēma, principā, ir ļoti elementāra un vienkārša. Ziniet, sieviete var izvilkt vīrieti no purva, bet, ja viņš tur ir pierakstījies, deklarējies, tad lai viņš tur paliek. Tāpēc, ka sievietēm patīk vai nu spēlēt nabadzītes, un es zinu, tūlīt būs, klausoties šo, es vienkārši zinu, parasti ar klientiem, jums liekas to, ka jūs neesat upura lomā. Kad nē, ka tas absolūti tā nestrādā, bet es jums silti ieteiktu katru dienu vērot sevi un skatīties pēc 1000%. Ja jūs uz kādu apvainoties, ja jūs kāds spēja apbežot, vai ja jūs sevi ēdat nost par to, ka jūs kaut ko nepareizi pateicāt, nepareizi izdarījāt, vai vēl kaut ko, ja jūsos iekšā ir kaut kāda kauna sajūta, vainas sajūta, 100% vai jūs kontrolējat visu situāciju, jūs 100% atrodaties upura lomā. Vienkārši, that's all. Un, kad principā sievietē būtu jāsāk ar
ar sevi. Ko nozīmē sākt ar sevi? Tā nav tā primitīvā sevi iemīlēt, bla, bla, bla. 90% nav sapratuši vēl joprojām, kaut gan jau es nezinu, cik 5+ gadus par to runā, un vēl joprojām īsti neviens nav sapratis, ko tad nozīmē mīlēt sevi. Es ar to saskaros ikdienā sesijās, kad sieviete stāsta, bet es taču sevi mīlu, es taču sevi lutinu un vēl kaut kas, tas nav vispār par to. Tas ir tad, kad jūs konkrēti sākat iepazīt savu ķermeni. Tas ir ļoti dziļš un juteklisks darbs. Un viņš noteikti ir ātrāks nekā kaut kādas terapijas meklēt kaut kādus X pasākums, no kurienes jums ir kaut kāda trauma nākus vai vēl kaut kas. Bet iemācīties kontaktēt ar savu ķermeni. Kāpēc? Un ieraudzīt pārliecības. Kāpēc es jūtos tā vai šitā? Tāpēc, ka manī ir kaut kāda pārliecība, ka tā un tā. Un līdz ar to es to pārliecību visu laiku projicēju savā dzīvē. Visu laiku man atnāk tādi cilvēki, pieņemsim, jūs jūtaties nepietiekama vai nepietiekoši skaista. Atnāks visu laiku kāds cilvēks, kurš to nokomentēs, vai liks jums tā justies, ka jūs esat nepietiekoši un tā tālāk. Un tas jūsu vīrietis neatnāks un neapķers un nenodarbosies ar jums ar seksu, tāpēc, kad jūs uzskatāt sevi, tur pieņemsim, par neglītu vai tur kaut kāds liekas kilograms un nedod Dievs, vēl gaisma būs istabā ieslēgta. Kaut kā tā. Un tā kā principā fundamentā sievietei vienkārši ir jāatrod, bet jāatcerās savus patiesais spēks, sava iekšējā harizma. Viņai principā tanī mirklī, kad sieviete sakonektējās, kā jūs varat saprast, vai jūs esat iemācījušies mīlēt sevi, tas ir tad, kad jums ir labi pašai ar sevi. Ne jau seriālos vai ēdot, tur, graužot snekus un tā tālāk, vai tusējot ar draudzenēm, bet tad, kad jūs varat apsēsties uz krēslu, uz dīvānu un vienkārši būt, skatīties vienā punktā, un jums ir ok. Un to pat īstenībā var ļoti vienkārši pamēģināt. Ja jums tur sākumā iet domas, kas sākumā noteikti var būt, tad sagaidiet to mirkli, kad domas beidzās. Un no tā mirkļa nosēdiet vismaz 10 minūtes. Ja jūs varēsiet nosēdēt, tad jūs saprotat, kas ir mīlestība iespējams pret sevi, vismaz sākat saprast. Kad jūs varat pavadīt laiku vienkārši vienatnē ar sevi. Un bez izklaidēm, meitenes bez izklaidēm. Tālāk tas ir likt sevi pirmajā vietā, un tas nav caur agresīvu robežu nospraušanu to, ko māca. Nē, tas ir tas, kad jūs sajūtat to, kad, pieņemsim, ģimene gaida uz jums, kad jūs tagad tūlīt tur kaut kur iesiet, un pēkšņi jūs sajūtat to, kad jūs negribat iet, jūs negribat to darīt. Un ko sieviete standartā sāk domāt? Bet es taču bērnam apsolīju, bet reku jau viss ir sataisījušies un aiziet. Un katru reizi tādā veidā, ar tādiem, liekas, maziem nieciņiem, jūs nododat sevi, jo jūs to visu izdarat viņu labā. Tā vietā, lai, pieņemsim, pasauktu bērnu un izstāstītu viņam to, ka, zini, mammai šobrīd ir tādas un tādas sajūtas, un arī tādā veidā radot uzreiz bērnā augot to apzinātību, reālo, patieso, atvērto apziņu, nevis vienkārši vārdu apzinātība un iebāzt vienkārši viņu kārtējā kastē. Vai atkal tieši otrādi izaudzināt pilnīgi, ja tagad ir sācies pilnīgs trešs ar to, ka tie bērni, viņiem ir visatļautība, un tas nav tas modelis, kam tā kā būtu jābūt. Jo neviens jau neizstāsta to dziļo domu, vienkārši atļauj visu, bet viņiem nav ne cieņas pret cilvēku jūtām, ne saprašanas, ne vēlmes to saprast, ne runāt, viņi māk neko. Tāpēc, ka cilvēki paši nemāk runāt, tāpēc, ka cilvēki paši nejūt to, ko viņi jūt. Un tādā veidā sanāk, jūs negribat izraisīt lieku kašķi, bet saprotiet, jūs katru reizi upurējat sevi kāda dēļ. Paņemsim piemēru. Jūs iepazīstaties ar vīrieti. Ko sievietes dara standartā? Viņas izliekās
par tik fantastiskām, lai iepatiktos, nu, vot tāda es esmu, šitāda es esmu, to es māku, to es varu, un viņas ir tādas spēlītas, nu, vispār eņģeļu iemiesojums. Tad laiks iet, jūs, pieņemsim, sākat dzīvot kopā vai vienkārši biežāk satikties. Sākās, nu jā, no sākuma likās, ka tā. Un patiesībā vai nu jūs turpināt dzīvot neizmēlos, vai no agri vai vēl, tik un tā izlīdīs tā patiesā seja. Un tad tas sākās trešs, tāpēc, ka tas vīrietis ir iepazinis citus. Turīt vīrieši arī to dara, mēdz spēlēt, jā, visu šito. Bet tādu vīrieti jūs pievilksiet tad, ja jūs pati tā darat. Saprotiet, te ir vienkārši, te vienmēr tas spēlē, tāpēc nevar pie jums atnākt kāds sliktais un jūs nabadzītas kāds apvainot un aizvainot, tā visa principā fundamentā ir jūsu atbildība. Jūs tagad izspēlējat to teātri, un tagad jūs kļūstat par tādām, kādām jūs esat, pieņemsim, jūs sākat dzīvot kopā, sākās jūsu ikdienas rutīna, jūs tur sākat izpildīties tā kā izpildīties, vai kaut kur vēl krājat to visu. Vienmēr sakot, agri vai vēl tas vulkāns lien ārā. Un tad ir vienkārši visiem ir krīt rozā brīles, what the fuck, kas notiek? Jo es taču iepazinu, un tad šie vārdi, es iepazinu citu cilvēku, un viņi ir reāli patiesi. Tāpēc, kad vienkārši spēlē kaut kādas spēles nevajadzīgas. Tāpēc, ka tu fundamentā nevari atļaut sev būt, tāpēc, kad sievietei visu laiku tiek pastāstīt, kad ir labi izdzīvot tikai labas emocijas. Cik bieži man ir tā, kad es aizēju satiekt cilvēkus, un man saka, kāpēc tu esi tik neapmierināta? Mēs pat tagad atbraucām uz Tenerifi, un es ienāku iekšā vienkārši runāju ar to mākleri, un viņa saka, kāpēc jūs esat tik neapmierināti? Jums kaut kas nepatīk? Bet tam ar to nav nekāda sakara. Vienkārši man ir tāda seja, kāda ir, un man nav visu laiku jāsmaida. Bet tas nenozīmē to, ka es iekšā jūtos slikti. Bet šis ir pieņemts kā stereotips. Pasmaidi, taču diena ir skaista, saulīta, un tā mēs visu laiku sev apmānam. Bet tas, kad es pieceļos no gultas un man nav garstāvoklis, tas nenozīmē to, ka manā dzīvē kaut kas ir slikti. Es vienkārši sevi pieņemu tāda, kāda es esmu. Cipa šodien ir tā, es darīšu tas, kas man ir jādara. Neesmu kaut kāda uber toksiska, es vienkārši esmu tāda, kāda es esmu. Un tā tieši arī ir mīlestība pret sevi. Tad, kad tu atļaujies būt tāda, kāda tu esi, nevis uzliec to stulbo masku ar to smaidu mūžīgu. Priecāties ir forši, tad, kad tu esi priecīgi, ir forši. Tad, kad no tevis nāk enerģija, ir forši. Tad, kad tu esi bēdīgi, ir forši. Tad, kad tev sāp, tas ir forši. Atkal tas sāksies tas dualisms, jā, forši vai nav forši. Katrā gadījumā sievietei jāļauj izdzīvot savu jebkuru emociju, un tā ir mīlestība pret sevi. Ja tev sāp, tu to izdzīvo. Un fundamentā cilvēki baidās no sāpēm. Viņi cenšas to aiztušēt, aizskriet, aizbēgt, vēl kaut ko, bet tā emocija viņa neilgst ilgi. Zinātnieki pat ir pierādījuši, tur 90 sekundes laikam ir tas vilnis, ka tu aizēji, bet tad nepaliek nekādi bloki ķermenī. Tad nerodās šīs saspiestās gūžas vai nelokanais ķermenis un tā tālāk. Es vienkārši pati tam esmu gājusi cauri un gāju uz dejām, lai kaut kā atbrīvot to savu ķermeni. Nē, man jau vienalga ir, ko par mani domā standartā, tas, ko man saka sesijās, un tad tu vienkārši sāc skatīties rakt un vienkārši vaļā, labdien, atbraucām. Kad reāli 70% nav vienalga, ko par tevi domā. Un šitās visas mazās nianses mācās integrēt savā dzīvē katru dienu. Jūs vienkārši ejat un nevis domājat, kādai jums ir jābūt, bet jūs beidzot sākat, kādas emocijas es izjūtu tagad? Kāpēc es viņas izjūtu? Jūs nerokaties citur traumās, kas jums ko ir nodarījis. Nē, jūs tikai un vienīgi paliekat pie sevis. Kāpēc es to izjūtu? Tad izpeld pārliecību. Protams, tas ir jau level up, jā, kad jūs to varat izdarīt pati. Bet tik un tā. Tad, tāda pārliecība, uz ko mēs viņu varētu iemainīt, vai kāpēc viņa ir manā dzīvē. Jūs varat iziet šo te, un jūs viņu nevis izspiežat vai izmetat
jūs vienkārši viņai saka, ok, es tevi ieraudzīju. Viss jau 80, 90% ir izdarīti. Tad, kad jūs pasakāt, ok, let it be. Un atļaut viņai transformēties. Vienkārši pasaka, ok, es tagad vairāk neizvēlos šādi. Es sapratu tev, paldies. Tagad es izvēlēšos citādāk. Un tas ir ikdienas darbs ar sevīm. Ļoti elementāri. Ejot uz darbu, tur nav jāsēž, jāklausās podkāsti vai vēl kaut kas. Jūs vienkārši ejat un ikdienā katru dienu to vienkārši darat, vērojat sevi un skatāties uz situācijām, kas atkārtojās attiecībās, kur jūs reaģējat. Jo patiesībā ziniet, kas ir laikam pats vienkāršākais, lai visu šo saprastu. Pa faktam, katra situācija ir neitrāla. Vienalga, ko jums pasaka, viņa ir neitrāla. Bet tagad pamēģiniet iedziļināties ļoti dziļi, nevis ar galvu saprast to, ko es jums tagad saku, bet izlaist cauri savam ķermenim, ieklausīties. Tāpēc, ka tad, kad jūs mēģināt atcerēties, tas īsti nefunkcionē, bet tad, kad jūs vienu reizi izlaižat cauri savām visām šūnām, tā kā izdzīvojot to, tad jūs to atcerēsieties vienmēr. Tas ir tā kā es agrāk, kad mācījos ļoti daudz, tur klausījos podkāstus, lasīju grāmatas, vienmēr mēģināju kaut ko izrakstīt, un tad vienmēr man bija tik nenormāli daudz burtnīcas, un viss, un tad kaut kādā mirklī es atradu šito lifehacku, kad man nekas vairs nav jāpieraksta, es vienkārši vienreiz izdzīvoju, un tas vienkārši paliek manā ķermenī un manā atmiņā. Ķermeņa atmiņā, nevis galvas. Tam ir ļoti liela atšķirība. Un jā, tātad situācija viņa ir neitrāla. Tas nozīmē to, ka iedomājieties, jums priekšā stāv cilvēks, vīrietis jūs, puisis. Viņš jums kaut ko pasaka. Un jūs to interpretējat, ka tas ir slikti. Lielie grozi ir slikti, labi. Patīkami, nepatīkami. Tas otrs cilvēks tik tiešām ir jūsu spogulis, un viņš jums nevar pateikt neko tādu, par ko jūs pati sevi neuzskatāt vai kaut kur dziļi sirdī nedomājat. Respektīvi, ja jums kāds pasaka, ka jūs esat pārāk jautra vai pārāk komunikabla, tad kaut kur patiesībā dziļi iekšā jūs tik tiešām tā domājat, ka jūs esat pārāk jautra, kad varbūt jums vajadzētu tā kā mierīgāk, respektīvi jūs kaut kur sevi šaustat un negribat pieņemt sevi tādu, kādu jūs esat. Jo vajag iekļauties kaut kādos standartos, kādai tad ir jābūt elitārai sievietei, un ja tā vēl ir kaut kāda profesija, tas pats coachings, psihologs, viņam taču ir jāizskatās tā vai šitā, un. Un te sākās visas šīs. Kurš teica, ka tā ir? Jūs vienkārši aizdomājieties, aizvediet šīs domas līdz bezjēdzīgumam. Tātad kāds kādreiz pateica, ka tā ir. Kas ir tas, kas to pateica? Tas arī ir vienkārši kaut kāds random cilvēks, kurš pateica, kā ir pareizi. Jūs vienkārši varat saprast, cik bezjēdzīgi tas ir. Ka tam vienkārši nav jēgas. Labi, atgriežoties pie neitrālās situācijas. Respektīvi, ja jūs nonākat tik tālu, kad tas ir visvieglākais ceļš, kad jums kaut ko pasaka, un jūs tādā mirklī vienkārši strādājat ar sevi, ko man tas tagad parādīja, bet ne jau tādā ierastā fundamentā, kā par to runā, bet jūs tā pilnīgi no neitrālas pozīcijas, jums nav aizvainojums, jums nav nekas, tie ir vienkārši vārdi. Un jūs stāvat vienkārši kā tukša lapa, un, ja jūsos tas nav ierakstīts, iedomājieties, jūs tagad ietu pa ielu, un jums pienāk kāds klāt un pateiktu, tu esi zaļš citplanētietis. Visdrīzāk, tu uz viņu paskatīsies un parādīs, ka viņš vienkārši, debils. Kaut kas aizvēries širms. Bet tanī brīdī, kad tev atnāk un kāds pasaka kaut ko citu, tas tevi aizķer. Tas aizķer tikai un vienīgi tad, kad kaut kur iekšā tev ir tā pārliecība par sevi, ka tā ir. Vai arī kaut kāds, ko tu negribi sevī pieņemt. Pieņemsim, ja sieviete atnāk un pasaka, ka tu esi slikta māte, vai vīrs tev pasaka to, ka tu
vispār negatavot, kas tu pa sievieti esi. Visu tu uzreiz aizsos, tāpēc, kad ir uzlikts vienkārši kaut kāds stereotips, kā ir jābūt. Un tu nevari sev atļaut vienkārši pati sev te neiet runa par citiem un savas robežas nospraust un izskaidrot, kāpēc tev nepatīk gatavot un vēl kaut kas. Pilnīgi pie dirs. Negribu un nedaru uz redzēšanās. Un te arī rodās tā enerģija patiesā. Tad, kad tu atļauj sev būt jebkādai, un tā ir mīlestība pret sevi. Un jebkādai tas nenozīmē to, ka visiem ir jāatnāk un jāpaglād tev pa galvu un jāpasaka, cik tu esi fucking fantastiski. Kāds atnāks un pateiks, kāda tu esi debīla kuce. Un tu vienkārši paplikšķini acis un saki, arī tā var būt. Saprotiet, viss tas īstenībā ir ļoti vienkārši. Tās situācijas, viņas var būt dažādas, un tur var būt apakšā dažādas pārliecības. Scenārija arī tā skaitā. Kāpēc jūs to darat? Kāpēc tad ir uzlikts kaut kas, kāpēc vīrieši un sievietes neiziet no attiecībām, no kurām točni vajadzētu iziet, tāpēc, kad viņiem ir kaut kāda pārliecība vai savu bērnības pasākumu, man tur tēvs aizgāja, man tur māte aizgāja, un es tur nevaru, un viņi velk, un viņi domā, ka viņi tādā veidā uztur visu to. Nē, tur bērni nabagi slimo, viņi paši sevi grauj nost, vēl kaut kas, visu laiku notiek kaut kādas problēmas ar mašīnu, dzīvoklis, rēķini, vēl kaut kas, un viņi vienkārši dzīvo tādā mutulī, un tad ir, jā, dzīve nav vienkārši. Gan patiesībā viņi vienkārši saprot, paši vienkārši to izveidojat. Pilnīgi paši. Tāpēc, kad apsēsties un sēdēt, ir daudz grūtāk nekā dzīvot visos mēslos. Apsēsties un būt vienai, liekas, ak, Dievs, es tur būšu viena, tas ir vienkārši primitīvās bailes būt vienai. Un neviens nav teicis, protams, ka tev ir jābūt vienai. Bet kaut kādā mirklī, ticiet man, kad jūs iemīlēsiet sevi tik ļoti, tad tik patiesi sajutīsiet savu ķermeni, tik aizlīgi varēsiet pavadīt ar sevīm laiku, tad tā vīriešu izvēle, viņa notiek automātiski, tāpēc, kad jūs 100% zinat, tad, kad jūs jau esat iemīlējis sevi, jūs jau tad sākat saprast, kas jums patīk, kas ir ok, kas nav ok, un jūs satiekat kaut kādu cilvēku, pirmkārt jūs satiksiet uzreiz daudz adekvātākus cilvēkus, kuri nevis atnāks jums taisīt jūsu caurums ciet, bet, kā teikt, vienkārši papildināt jūs. Tas ir tas, ko visas sievietes vēlās. Bija pat kaut kur video es filmēju, kā es manifestēju vīrieti 12 stundās. Tas bija tāds interesants experience, bet līdz tam man bija gads vientulības. Gads, kamēr es vienkārši strādāju ar savu smadzeni. Un tad vienā dienā es sajūtu, ka esmu gatava. Jo pirms tam es sapratu, ka, lai man arī bija mirkli, kad man gribējās, bet es sapratu, ka nē. Es vienkārši neesmu gatava priekš kam. Man tagad iziet un atrast vienkārši vēl vienu idiotu. Priekš kam. Lai atkal pēc tam apstiprinātu sev vēlreiz to, ka tur ir tā vai šitā, jā, kad man tur kaut kas nesanāk vai vēl kaut kas nē. No sākuma tiekat galā ar sevi, no tā visiem būs labāk jums, jūsu partnerim, bērniem. Vienkārši sievietes meklē vainīgos ļoti bieži vīriešos. Es nesaku, ka tā nav, citreiz viņi ir konkrēti piderasi. Un no tādiem ir vienkārši jāaiziet. Un tas ir pats interesantākais, kad tāds paradoks, kad, ar ko esmu saskārusies strādājot ar sievietēm, kad ļoti bieži sievietes no normāliem vīriešiem grib aiziet projām, no tiem piderasiem viņas neiet projām. Un, principā, uz vīriešiem tiek uzkrauts ļoti daudz. Tur arī tā otra puse, arī, kad vīriešiem ļoti daudziem tiem piderasiem arī ir jāmācās izlīst no savas salas, bet, principā, mēs tagad runājam par sieviešu pusi. Un arī sievietēm, ja viņas pastrādātu un neietu tanīs ķetnās pie tiem kretīniem, tad viņiem vienkārši nekas cits pēc kādiem
10 gadiem neatliktu, kā iet tiešām un sāk strādāt ar savu smadzeņu. Tāpēc sievietes saņemamies, veidojam jaunu civilizāciju. Un tad, kad sieviete iepazīst sevi un tieši iepazīst, tāpēc, kad viņai jau ir tas viss, viņai nav jāmācās ne vieglums, ne seksualitāte, nekas, vienkārši jānoņem viss tā akmeņu kaudze, kas tam pa virsu ir uzlikta. Tad viss tas vieglums, seksapīlisms, orgasms, adekvāta vīriešu piesaistīšana vai arī jūsu partneris pavalkās un pamainās. Pat bija viena meitene mentoringā, tas te labs stāsts bija. Viņa laikam mentoringā bija 3 mēnešus pie manis, un tad kaut kādu laiku mēs netikāmies, un tad viņai bija sauciens, lai es viņai tur palīdzu, kad viss ir šausmīgi, viss tur tā un tā. Kaut kas bija aizgājis konkrēti pa pieskari, un tanī mirklī viņai vajadzēja vienkārši risināt situāciju, un es viņai vienkārši pateicu, tā kā priekšā tekstus, kas ir jāuzraksta tam puisim. Vienmēr sakot, viņa dabūja to savu iznākumu, ko viņa gribēja, un pēc tam viņa atnāca pie manis ar jautājumu, lai es viņai iemācu. Viņa saka, kā tu tā māki rakstīt, kā tu to spēj izdomāt uz priekšu, kā tu zini. Es nezinu, es to vienkārši redzu, jo es redzu uzreiz ļoti daudz iespējas, pieņemsim, kur ir viens punkts, un es redzu vienkārši tur vismaz 5 variācijas, kā tas var notikt, kāda var būt atbilde. Un līdz ar to, tāpēc varbūt man biznesa visās šīs jautājumos ļoti viegli ir gājis, tāpēc, ka es vienkārši to redzu. Visā šī stāstā pats galvenais moments ir, kad sieviete, jā, viņa var kādreiz uztaisīt tādu, kā teikt, manipulāciju, apzinātu kaut kādu tekstu uzrakstot, bet, lai dabūtu ārā to reakciju, ja viņi saprot, ka priekš viņas šis nav ok, šis kaut kā ir jārisina. Vienkārši pagriezties, apvainoties, aiziet ar stulbi, tad šāda veida teksti, viņi var palīdzēt izvest to jautājumu gaismā. Bet tas ir tas, uz ko lielākā daļa nav spējīgas. Tas ir tas, ka šajos tekstos vienmēr var būt viens no pavērsieniem, kad viņš atteiksies no šīs spēles. Kad viņš izies un pateiks, ok, ja tev tas nav ok, tad visu labu. Un lielākā daļa uz to nav gatavas. Viņas izvēlās palikt un dzīvot melos to, kad kaut kā tas sakārtosies, un šito es tagad norīšu, kaut gan tur jau viss auro, un ka tas tā kā nav ok priekš tevis, bet ir pārāk bailīgi uzlikt uz vainu. Bet tas vainu viņš nav caur vainu tu pret manīm tagad attiecies tā, vainu cipa dirstu. Tas parasti skan nedaudz citādāk, tas ir aptuveni. Tanī mirklī bija tāda situācija, kad viņa iepazinās ar kaut kādu puisi, bet viņiem nebija nekāda attiecība status. Un viņš bija jaunāks par viņu, vairākus gadus, un viņš viņai sāka kaut ko stāstīt par to, kā viņš kaut kādām meitenēm kaut kur ir gājis, kaut ko tur darījis. Es tagad īsti vairs neatceros to visu stāstu, bet doma bija tāda. Un tā ideja tas, kad viņš laikam nezināja, kā teikt, paskatīties, varbūt viņas reakciju viņš gribēja. Varbūt viņš tiešām vispār neapdomāts, vienkārši kretīns ir. Ja? To tā kā nevar zināt, tur ir daudz variācijas iespējas. Un tanī mirklī, kad viņa saka nē, kad viņa cieš no tā, viņa ir slikta no tā, un tas, ko es viņai piedāvāju, es saku, konkrēti, ļoti lakoniski, nospriest to savu robežu. Tas teksts skanēja aptuveni tā, kad priekš manis nav ok, ka tu man stāsti par kaut kādiem saviem izgājieniem ar citām sievietēm. Šādu gājienu neizvēlos, mums vajadzētu beigt tikties, vai kaut kā tā tas viss tur skanēja. Bet domu jūs sapratāt. Respektīvi, uz ko varēja gaidīt, 2 iznākumus, ka viņš pasaka, jā, ok, tātad viņam tā doma bija tāda, kad viņš ar viņu tur tikās, tur dāvināja viņai kaut kādu šokolādes, vēl kaut ko vienkārši tāpēc, ka tā ir viņa kārtējā, un viņam ir smagi piedirses,
vai arī, kad viņš aizdomājās to, ka viņam tā meitene tik tiešām nav vienaldzīga, un viņš tā kā apdomā to savu rīcību, kas var nākt pēc kaut kāda laika, vēl kaut kas, nevajag uzreiz mest plinti krūmos, kad tas var būt arī ne tādā pašā mirklī, ne tādā pašā dienā, un sievietes parasti neiztur šo pauzi un sāk rakstīt. Viņai arī bija ļoti grūti izturēt to pauzi, bet tieši pēc tā pavērās viņa attiecības, kad viņš viņai atzinās savās jūtās, un ka viss kā romantiskā filmā. Tā kā jā, tādi mirkļi ir vajadzīgi, lai nedaudz, pirmkārt, tā ir jūsu vērtība, numur 1. Otrakārt, priekš kam sevi sāpināt un baidīties no tā, kad jūs neizvēlēsies. Bet jūs iedomājaties, jūs tādu cilvēku, kurš jūs tādā mirklī iedomājaties, ja viņš viņu būtu pasūtījis. Bet ja viņi ar tādu cilvēku sāktu vienkārši dzīvi bez šī punkta, kur būtu viss salikts, punktiņu uz i, agri vai vēlu, vienkārši tas būtu neizturams attiecības. Viņu visu laiku ciestu tādās attiecībās. Tāpēc labāk, ja viņam ir jāiet, labāk, lai viņš iet netērējiet savu laiku. Un tāpēc šādi teksti, kur jūs tiešām ieraugat, ka man tas nav ok, bet nevis caur drāmām. Tu tur, tas, šitas, vīrieši to neklausīsies. Iedomājieties sevi, kā sievieti, kura sevi mīl, kurai viss ir kārtībā ar pašapziņu, viss ir ok, un jūs tagad atnākt kaut kāds vīrietis un sākt šito te. Kur tu esi? Ko tu dari? Da jebkura normāla, adekvāta sieviete pagrieztas un pateikt, tu dirst. Bet apgriezti, ja, kad jūs sākat tos vīriešus kontrolēt, tur čakarēt vēl kaut ko. Vīrietis, viņš ir mednieks, viņam ir jābaidās jūs pazaudēt. Bet nevis caur manipulāciju, cipa viņam spļaut acīs, es tur vēl mājās atnāk, tur vēl kaut ko. Nē, bet tad, kad jūs patiesi, tāpēc, kad visus tos izgājienus, viņi tik un tā enerģija, jūsu bailes pazaudēt un tas labums, ko jūs tikai gribat dot tam vīrietim, viņš tāpat viss nolasīsies. Tāpēc vienkārši ir jābūt pašai sev un viss būs fantastiski jūs dzīvē. Jums vienkārši ir jāsaprot to, ka ja tas vīrietis iet prom, vai tas puisis, vai tur kāds, ko jūs gribat, nepievērš jums uzmanību, tad vienkārši eit un nav nekāda sakara ar viņu. Vienkārši eit un, strādāt ar savu galvu un skatāties ikdienā nevis saistībā ar viņu, kas viņam nepatīk vai vēl kaut kas. Kā un kādā veidā jūs izraisījāt? Kā jūs tikāt līdz šai situācijai? Kas ir tas, kāpēc jūs baidaties, kad jūs pametīs? Man šajā ir vēl viens stāsts, ko es jums pastāstīšu, un uz tā arī beigsim. Tanī savā posmā, kad es piereģistrējos Tinderī, varētu uztaisīt Tinder dienas grāmatu. Nē, kaut gan īstenībā es tur nebija tik ilgi, es kā piereģistrējos tā, un tur tāds mečs sanāca, bet es tik un tā gāju uz randiņiem ar citiem vēl. Un trāpījās tāds ļoti pašpārliecināts vīrietis, kuram visas sievietes skraidīja pakaļ. Un sanāca tā, ka tā bija kaut kāda ikstura tikšanās, neatceros. Atkal kārtējo reizi viņam vakarā bija kaut kas sarunāts un ieplānots, respektīvi mēs tur satiekamies uz 2-3 stundām, un nekas nenotiek, nekas nekur neiet. Galu galā man tur, nav 15 gadi, ka es tagad izgāju, 2 stundas pavadīju ar puisi, un tagad jāskrien mājās, jo mamma teica. Priekš manis tas bija diezgan sarežģīti, tāpēc, ka es viena pati audzinu 3 bērnus katru reizi, un uz to brīdi man vēl tieši nebija auklītes. Tas nozīmē, ka man katru reizi vajadzēja tur vai mammai vai kādam atrast vēl, kur atstāt tos bērnus. Ja? Un tad es pieņemsim sarunāju, ņemot vērā, kad es nezinu, ko mēs darīsim, tad mēs sarunājam sestdien satikties. Es sarunāju, ka tie bērni paliek pie tur manas mammas līdz svētdienai, un katru reizi man šitās 2 stundu aplaušanās, un es nevaru tik daudz veltīt laika, pieņemsim, lai tiktos ar vīrieti, vienkārši nevaru. Neatceros, kurā tur reizē tas man piegriezās, un bija tā, kad es viņam saku, ka tas nav nopietni. Viņš saka, bet, kad viņam ir obligāti tur jāizrauc kaut kas, tur draugam jāpalīdz, katru reizi kaut kāds maskas, es jau sāku domāt, mums viņam ģimene ir vai vēl kaut kas, tā nevarēja saprast.
Bet arī pašā brīdī viņš tā kā ļoti, ļoti interesēts un tāds. Vienmēr sakot, mēs viņu vienojāmies, ka es tagad iešu satikties ar draugu, viņš aizbrauc savam draugam palīgā, un tad viņš atbrauc atpakaļ. Un mēs satiekamies un izdomājam, ko mēs darīsim. Vienmēr sakot, mēs ar to draudzeni tur pasēdējām, papļāpājām, izpildījāmies. Un es tikai skatos, un kad tas laiks jau pienāk, es viņam uzrakstu 0 atbildes. Un te jūs varat padomāt, kā jūs rīkotos tādā situācijā. Ja man bija, pieņemsim, ļoti grūti, tanī mirklī es apzināti sevi apstādināju, un tā tas notiek. Jūs no sākuma apzināti sevi apstādināt, kamēr jūs nonākat pie tā, ka tas notiek automātiski. Tad apzināti sevi apstādināt to, lai viņam vairāk nerakstītu. Es visu laiku tikai atkārtoju to, ka, un ko. Iedomājieties, kāda tur teksta varētu nākt. Tu tur tāds un šī tāds, vēl kaut kas 5., 10. Un tad Džeks lasa un domā, cik bumbiņi. Jūs vienkārši taisat histēriju, tupa vienkārši histēriju. Jūs viņam sakat zvanīt, vēl kaut kas izpildīties. That's all. Vienmēr sakot, es saprotu, ka ir tā kā ir, ka viņš neatbild. Un tad, kad jau es aizvedu to savu draudzeni uz mājām, tad man bija pagājis jau vēl kāds 40 minūtes. Es domāju, iespējams, varbūt cilvēks var būt tā, ka, es vienmēr objektīvi skatos, var būt tā, ka viņš, pieņemsim, neredzēja to īziņu. Ok, tātad, ko es varu izdarīt? Skaidrs, ka es nerakstīšu vēl vienu īziņu, tas ir stulbi. To viņš neieraudzīja, tad šito ieraudzīs. Es vienkārši nolēmu viņam piezvanīt. Bet piezvanīt nevis tā, ka es tur gaidu līdz pēdējiem zvanam, bet telefonu zvanu noteikti dzirdēs. Un es zvanu, un atbildes nav. Es noliku telefonu, apsēdos un saprotu to, kad sēdēju mašīnā un saprotu to, kad kurš ir dirsā. Saprotu to, kad palaist to vienkārši ignorēt, uz to nereaģēt un pēc tam vienkārši pazust, ka tā ir vesela drāma, ka tā nē, kad man tas ir kaut kā jānobeidz. Tad man ir jāpieliek tam punkts, lai viņam ir skaidrs pa visām reizēm to, ka tā nebūs. Un tas ir tas, ko es iepriekš jums stāstīju, ir vainu. Ko es izdarīju tajā mirklī, es vienkārši uzrakstīju ziņu, kad es domāju, ka tu saproti, kad vairāk tu vari man nerakstīt. Pēc kāda mirkļa, es neatceros diezgan ātri, laikam, es sāku vienkārši braukt uz mājām. Pēc kaut kāda laika viņš man zvana. Viņš man uzrakstīja kāds sakars, tur kaut ko, uz ko es vairāk neatbildēju, jo es jau pateicu savu, kad viņš var man nerakstīt. Un tālāk, laikam, viņš man zvanīja, tagad neatcerēšos tās nianses, bet doma bija tāda, ka viņš man tagad grib pastāstīt, ka tas ir pilnīgs bezsakars, kad es tur pati esmu apvainojusies. Tas ir standarts, tas te apgriezt visu, kā labāka aizsardzība ir uzbrukums. Un viņš man tur sāk stāstīt, kāda es tur tāda un šī tāda, ko es vispār izdomāju savā galvā. Un tas ir tas, ko es jums atkal iepriekš stāstīju. Jūs tanī mirklī pārliecināti nestāvot uz savām kājām, jūs salauzīs. Un viņš tik pārliecināti sāk stāstīt par to, cik es esmu šizī uztaisījusi kaut ko, kaut gan es ļoti labi saprotu, ka viss ir ļoti super korekti. Un es saku, lai tā būtu, pieņemsim. Un viņš tā kā īsti arī vairs neko neatbildēja, un uz tā mūsu saruna beidzās. Tur bija 2 varianti. Vai viņš tā kā sapratīs kaut ko un ienāks pa citām durvīm, vai ar to arī stāsta beigas. Kas bija tas tomēr tā kā ļoti žēl, tāpēc, kad viss tā iesākās ļoti forši un tā. Bija tāds mečs, kad viņš varēja noturēt to manu enerģiju. Un gāja 1 diena, 2 diena, un 3. dienā viņš man uzraksta. Es tagad, godīgi sakot, neatceros, kāds bija tas teksts, bet aptuveni tāds, kad viņš ir tā kā pilnīgā šokā, kad es vienkārši tā izgaisu, kad es vienkārši uz to viss beidzās. Un tad es sapratu, ka viņš ienāca pa citām durvīm.
Un tad mums tur bija tā kā mēs tur izrunājām situācijas, viņam ļoti tur primitīvi vienkārši izstāstīja to, kad ir tā, cipa mēs sarunājam, un tā, ka esmu tāds cilvēks, kad, kad es reiķinos, manī tā nestrādā to, ka, jā, tagad varu, tagad man ir tā laiks, tagad tur nav, bet nevis tā kāds ar mani, bet vispār idejas, ka visā dzīves situācijās tā ir. Kad man ir savs redzējums, un tā mēs tā kā dziļāk izrunājam šo visu pasākumu. Un pēc tam, kad mēs jau tā kā komunicējām, tad viņš man stāstīja par šo atgadījumu jau vēlāk, pēc kaut kāda gada, kad kurš viņam bija rīktīgi, nenormāli grūti, jo viņš saka, viņam meitenes vienmēr skraidīja pakaļ, viņš viņas atšuva, vēl kaut kas, satikās, kad gribēja, īsti viņš nekad nav bijis iemīlējies, ja, savos 30 un te vienkārši viens skuķis viņam vienkārši uzliek mīksto. Un priekš viņa ego uzrakstīt man, tas bija vienkārši wow. Bet tad tieši tanī mirklī, kad viņš to izdarīja, tieši tad viņā parādījās tā patiesā interese. Un pirmais zvaniņš, lai iemīlētos cilvēkam. Tāpēc tas mūsu robežas, tā nav manipulācija, tas nav nekas tāds, ir vienkārši vai nu jūs pēc tam dzīvojat laimīgi un jūs novērtē, vai nu, ja jūs no pirmsākuma sev pasniedzat kā mēslu, tad attiecīgi gramojat to visu, kas jums būs, un pēc tam jūs varat satikties un gaidīt un lūgties, lai jūs tur aprec vai vēl kaut ko. Te ir cits variants, kad pēc tam tev cilvēki vienkārši skrien un man klientēm, ja, kad viņas korekti no paša pirmsākuma uzbūvē attiecības, un tas ir, es saku, reāls pasākums, kad vīrieši, kuri nekad nav precējušies, viņi vienkārši pasaka to, kad tu esi pirmā, un es gribu ar tevi precēties, un tu būsi mana sieva. Un tas ir tas mirklis, kad ir jāapskatās patiesībai acīs. Tāpēc, kad pietiek sev izdomāt, kad vīrietis nav gatavs, kad viņš vēl kaut kas. Viss ir ļoti elementāri. Ja viņš jums neuzdāvināja puķis, viņš to negrib. Ja viņš jūs neatbalsta, viņš to negrib. Ja viņš jūs nebildina, tad viņš to negrib. Un ja jūs gribat izveidot ģimeni, bet viņš tā kā nepiekrīt, tad viņš to negrib. Un tad jums atliek izvēlēties to savu pozīciju. Palikt tanī, kad jūs mēģināsiet spēlēt šo teātru un ciest, vai nu uzlikt šo jautājumu ļoti korekti, bez šitām dziļām filozofijām, tu man, es tev, vēl kaut kas, bet saprast, kur tad ir tā jūsu robeža, ko jūs gribat patiesībā, kā jūs to redzat. Jūs, protams, neesat aizspēlējušies ļoti ilgi, tāpēc, kad tā spēle ir ļoti ilga, no tās spēles, jo ilgāk viņi ir, jo grūtāk pēc tam no tiem sūdiem iziet ārā. Es pieņemsim kaut kādu laiciņu atpakaļ pēc savam bijušajam vīram, mēs braucām vienā mašīnā, un viņš man tur kaut ko pateica. Es saprotu, ka tas totāli, viņš vienkārši vēl joprojām domā, ka esmu tas cilvēks, kas bija tur, 5 gadus atpakaļ. Viņš, protams, kad neredz un nesaprot, manas tur transformācijas un to, ka esmu pilnīgi cits cilvēks. Bet viņš savukārt, tā kā nav audzis tālāk uz priekšu. Un viņš tur mēģina tiem tekstiem kaut kādiem saviem, neatceros pat īsti tos vārdus, cik vienkārši tik vienaldzīgi bija. Es atceros savus vārdus, ka viņš man to pateica, un es pagriezos pret viņu un vienkārši pateicu, un tagad tu aiztaisi savu muti, citādi es tev tūlīt izskrāpēšu acis. Jūs būtu redzējuši viņas aizizteiksmi. Viņš vienkārši, viņam reāli sajā bija rakstījis, šitā vienkārši histēriskā, vienkārši šīzīti, pa mātīte. Paldies Dievam noteikti, ka es neesmu ar viņu kopā. Bet man likās riktīgi, kā teikt, pieņemt to savu šizīto pusi. Tas arī bija man tās nosaka, šitāds man vēl nebija nācis ārā. Es parasti ar viņu tur pieklasēju vēl kaut ko, bet man riktīgi jau, kā teikt, es tā kā neredzu jēgas par tur ieguldīt to savu enerģiju, bet ņemot vērā, kad man vajadzēja kaut kādu laiku atrasties tajā mašīnā ar viņu, tad sanās mums tāds teksts. Tā kā meitenes, ja jūs vienkārši skrāpējat acis ārā, darat, ko jūs darat, galvenais esat jūs pašas, galvenais mīlat, iemīlat sevi. Un tur parādīsies visa jūsu skaistā seksualitāte, visu, un nekādiem vīriešiem jūs pakaļ neskriesiet, tāpēc, ka viņi fundamentā tikai papildinās jūs. Es jums reāli
vēlu just, just to kaifu. To kaifu arī jūs līdz ar to izjutīsiet gultā. Viss mainīsies jūsu dzīvē, jūs kļūsiet laimīgākas, spēcīgākas, skaistākas, seksuālākas un vienkārši pabeigsies visas jūsu problēmas un scēnas. Ja jūs ieklausīsieties sevi un godīgi sev atzīsiet, kas jūs esat par stervu vai nestervu, un pieņemsiet visas savas ēnas puses, tāpēc, ka tieši ēnas pusē arī slēpjās mūsu lielākais spēks, gan attiecībās, gan biznesā, gan vispār dzīvē fundamentāli, lai sajustu to patieso gala dzīves garšu, kas tad ir vispār dzīve, un ka tā nav nekāda sarežģīta lieta, un priekš tā ir fundamentāli nepieciešams pieņemt sevi un visas savas ēnas puses un skaistās puses, un neglītās, un tādas, un šitādas, un slikta mamma, un slikta sieva, un visu, ko vien jūs varat iedomāties. Tā kā vēlu jums sajust jūsu kaķenes stāvokli, un viss jums būs fantastiski, un ir jau fantastiski, un būs vēl labāk.